Dieva žēlastības dienā priecājamies, ka varam būt kopā raidījumā, ja mani ļaudis. Pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Šodien turpināsim lasīt brīnišķīgo Iesajas grāmatu 26. nodaļu, sākot ar 13. pantu. Sveicinu studijā Siguldes un Allažu evaņģelisku luterisko draugu mācītāju Andri Grotu un kristiešu draudzes Dieva mājas un vārda spēks mācītāju Agri Ginko. Labdien. Sākot ar 13. pantu. Kungs, mūsu Dievs, bez tevis vēl citi kungi ir valdījuši pār mums, bet mēs slavējam tevi, tavu vārdu. Nedzīvie vairs netaps dzīvi, mirušie vairs necelsies, tādēļ jau tu viņus arī piemeklēji, iznīcināji un izdeldēji viņu piemiņu. Un tu taču arī vairoji, kungs, tautu, tu tai liki pieaugt. Tu parādīji savu godību, tu paplašināji zemes robežas. Bēdās viņi tevi, kungs, meklēja, kad tu viņus piemeklēji. Viņi skaitīja steidzīgi lūgšanas. Kā dzemdētāji, kad tai pienāk viņa stunda, mokās brēc savās sāpēs, tā mums, kungs, gāja tava vaiga priekšā. Mēs bijām kā dzemdētājs. Mēs mocījāmies sāpēs, bet mēs dzemdējām tikai vēju. Zemē mēs nevarējām palīdzēt. Nepiedzima arī jauni zemes iedzīvotāji. Vai tavi mirušie dzīvos, arī manējo mirušās miesas? Jā, tie celsies augšā. Mostieties un gavilējiet jūs, kas dusat pīšļos, jo tava rasa ir kā zaļojoša lauka rasa. Zeme mirušos atkal atdos dienas gaismai. Ej, mana tauta, savās mītnēs un aizslēdz savas durvis aiz sevis. Paslēpies mazu brīdi, kamēr pāries dusmas. Jo tas kungs drīz izies no sava mājokļa, lai sodītu zemes iedzīvotājs viņu grēku dēļ. Tad būs redzamas zemē izlietās asinis, un tā vairs neapseks savus nokautos. Kā jau visa Iesajas grāmata ir, varētu teikt tā, asiņaina un briesmu pilna, tāpat laikā nepārtraukti ir žēlastība, 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 žēlastība. Es nezinu, brāļi, kā jums šķiet, žēlastība vairāk nekā tas, kas tiek draudēts, ja tie draudi izskan baisāk. Lūdzu, Andri. Es domāju, ka tā žēlastība tomēr ņem to virsroku. Un neba tikai tāpēc, ka Pāvils to teica, bet interesanti šajā pašā samērā īsā citātā, ko tu lasīji, viņš pasaka, varētu teikt, tādu zinām pretrunu. Viņš saka 14. pantā, nedzīvie vairs netaps dzīvi, mirušie vairs necelsies, bet tad vēlāk viņš saka, vai tavi mirušie dzīvos, arī manējo mirušās miesas, jā, tie celsies augšā. Un es domāju, ka tur tā žēlastība tiešām gūs to virsroka, nāvei nebūs pēdējais vārds. Protams, kāda būs tā mūžība tiem cilvēkiem, kur nav meklējuši un atraduši Dieva žēlastību šajā dzīvē, tas ir cits jautājums. Bet viņi vienalga celsies augšā? Viņi varbūt celsies augšā tādā realitātē, kur viņi labprātāk būtu vēl palikt aizmiguši. Jā, es domāju, viņi celsies tiesas dienai. Tas ir apmēram, ko es teicu. Jā, un pēc tam, jā, lūdzu, Agri. Arī droši vien piekritīšu, jā. Žēlastība. Noteikti. Mēs, ja Dievs paņem savu roku nos, es domāju, tad vispār nekas nepaliktu. Man liekas, ka vēlams paraut vienkārši visu uz elli, jā, bet man jāsaka, ka žēlastība viennozīmīgi ir pārsvarā, jā, un tāpēc jau ir tā iespēja cilvēkiem mainīt savus dzīves ceļus un atgriezties, un man ļoti patīk 10. pants, tiešām, ka es lasīju to 28. nodaļu, kaut kā uz tā 10. panta aizķēros, ja, ka, ir tā žēlastība, Dievs dod to iespēju, bet, kāds izvēlās savu ceļu. Es nolasīšu, jo mēs pagājušajā raidījumā lasījām. Bet, kad bezdieviem notiek žēlastība, viņš nemācās taisnīgi un godīgi dzīvot. Zemē, kur valda goda prāts,
viņš dara netaisnību un neredz tā kunga godību. Bet zemē, kur nedara, zemē, kur nevalda goda prāts, ko tur darīt? Tur jau būtībā nāk tas, kas ir vairāk uz tā panta beigām, nodaļas beigām, pareizāk sakot, jo tas kungs drīz izies no savu mājokļa, lai sodītu zemes iedzīvotājs viņa grēku dēļ. Nekur tas nepaliks bez atbildes. Jā, brāļi, šodien, ja mēs skatāmies, faktiski, kurā posmā mēs dzīvojam, mēs varam teikt, ka mēs dzīvojam zemē, kurā valda goda prāts. Es nevaru teikt. Es nezinu, ja tu Siguldā var teikt, tad ok. Kur tev ir Ogrē un kur tur visur es. Bet tur vairāk valda goda prāts. Bet vispār, ja mēs ņemam goda prāts, vispār tāds jēdziens vēl ir. Un tāds jēdziens ir, bet tikai parāda man jebkuru valsti šī pasaulē, kur valda tas goda prāts. Tieši tā. Tad atkal no otras puses, ko mēs tad lai darām? Būsim tā, paskatīsimies reāli dzīvē acīs. Ka tu redz, tur ir netaisnība, tur ir netaisnība, un tu tur mēģini taisnīgi dzīvot. Vienalga kādā sfērā, tu tur mēģini taisnīgi dzīvot. Tur ir viena pavedināšana, tur ir otra pavedināšana, trešā. Saprot, šodien jau tu vairs nevari nopirkt normālu, vienalga, ko vēļas pulveru vai kaut kādu tur mīkstinātāju. Man tagad ir viena reklāma skan ausīs. Par vēļas mīkstinātāju, kurš ļoti smaržīgs, un viņš ir, kad šī smarža ir tā kā ar iekāri. Saprot, viss tikai ir iekāras pēc. Tu pēc, ja tas veļas pulveris tev padarīs iekārojam, tad tu vari pirkt, tad viņš ir labs. Bet tu centies to visu pabīdīt nost, to pabīd nost, tur pabīd nost. Un beigās, tu tāds muļķis vispār, tā kā tāds, ko tu cīnies? Jā, tad der apskatīties uz 73. psalmu, kur tā doma tieši ir izteikta, jo, protams, tautas atbildēs Dievu priekšā, bet tā ir mana pārliecība, kad arī individuāli mēs katrs atbildēsim Dievu priekšā. Un Dievs tu būs redzējis, ja ir kāds, kas dzīvo vai cenšas dzīvot ar goda prātu, es domāju, ka tas nepaies garām, Dievs to redzēs un tas tiks piefiksēts. Pāris raidījumus atpakaļ mēs arī runājām par Iesajas grāmatu, un šeit man ir atrakstījis mūsu regulārais klausītājs, un paldies, es gribu sacīt Ilmār kungam par viņu vēstulēm. Un šeit viņš raksta, LKR arhīvā noskatījos 4. februāra raidījumu, ja mani ļaudis. Raidījuma laikā saruna ievirzījās par jaunpiedzimšanu. Pilnībā piekrītu tam, ka ne draudzēs, ne baznīcās par to nerunā. Baznīcās praktizē mazu bērnu kristīšanu, iesvētīšanu, un līdz ar to cilvēki tiek ievesti maldos un pievilti, domājot, ka ar to pietiek, lai iemantotu debesu valstību. Bet, un tālāk ir rakstvieta. Bet vai jums raksturmācītāji un farizēji jūs liekuļi, jo jūs aizslēdzat debesu valstību cilvēkiem, jūs paši neiet iekšā un neļaujiet tiem, kas vēlas tur ieiet. Tu, Andri, pieminēji šo te situāciju. Jā, visi nāksim Dievu priekšā. Un es arī ar vien vairāk sastopos ar cilvēkiem, kuri faktiski visu mūžu ir dzīvojuši bez Dieva, bet tikai tāpēc, ka viņi kaut kur kādreiz ir nokristīti, kāds viņus ir nokristījis. Es nerunāju, ka viņi paši ir gājuši kristīties. Kāds viņus ir nokristījis bērnībā,
un pat varbūt kāds viņus ir iesvētījis Baptistu baznīcā, un viņš tagad mierīgi dzīvo. Nu, viss ir kārtībā. Tad jāsaka, kauns tam cilvēkam, ja viņš ir izgājis iesvētas mācībām cauri, tad kauns tam, kas ir tās mācības vadījis. Jo Kristus ļoti skaidri piedāvā tā sacīt divdaļīgu pestīšanas programmu, kas tic un top kristīts. Ar vien nepietiek. Un to, es nezinu, varbūt amatbrālis arī tā dara, bet es nekautrējos iesvētas mācībās, uzsvērt ticības nozīmi ar to, ka labi, kristības ir sakraments, bet ar to vien nepietiek. Bet man interesē tev ir gan Amerikas pieredze, gan Latvijas pieredze. Nu. Kā tu skaidro un kā tu lasi šo jaunpiedzimšanas jautājumu? Jaunpiedzimis, piedzimis no augšas, Nikodēms saka, klausies, kādas muļķības, kā es varu vecs būdams mātei vēlreiz piedzimt, ieiet atpakaļ mātei un piedzimt. Kā tu skaidro šo? Ja mēs ticam, es ļoti cerētu, ja mēs ticam kā kristieši, es ļoti cerētu, ka mēs ieejam jaunā realitātē. Un tas labi, varbūt dažiem tas gadās tik pēkšņi un tik pamatīgi, ka viņi var teikt, jā, tajā un tajā dienā un tajā stundā es kļūtu ticīgs. Bet ir citi, kuriem tas process var vilkties mēnešiem, gadiem, visu mūžu. Es uzskatu, ka ticība ir process un nevis gala mērķis. Un tā tad, jā, šī svēttapšana, šī tuvināšanās Dievam, šī vēlme būt ar katru dienu, vienu dienu tuvāk debesu valstībai, tas jau ir kā tas izpaužās. Ko, Agri, tu saki? Nu, es teiktu, ka jaunpiedzimšana tas ir stāvoklis, kurā tas ir jauns stāvoklis. Ja? Tur neiet runa par veco, tur neiet runa par kaut kādu pārēju. Ja? Nu, tāpēc jau, ja es atbildēju Nikodēmam, ja, tas nav iespējams cilvēkam. Tas ir iespējams vienīgi un tikai Dievam. Dievs vienīgais var izmainīt to cilvēku, ja pārvērst viņu pilnībā. Ja? Nu, nolikt pavisam citā stāvoklī. Kolosiešu vēstulē, piemēram, rakstīts, ka viņš mūs ir izrāvis ārā no tumsas un pārcēlis savā mīļotā dēla valstībā. Tā kā tur iet ļoti konkrēti runa par stāvokļa maiņu. Un Efesiešu vēstule, manuprāt, to ļoti skaidri pasvītro pirmās tās nodaļas par stāvokli. Nu, tas ir jauns stāvoklis. Ja. Tā es to teiktu. Viņš ir jauns stāvoklis, bet cilvēkam tas ir jāgrib. Ja. Jo redz, piemēram, šitie pat, vai ne? Tas pats 10. pants, ko mēs vēlreiz nolasījām, ka bezdievim notiek žēlastība, viņš nemācās taisnīgi un godīgi dzīvot. Viņš varbūt pat neapzinās, ka tā ir Dieva žēlastība. Tas ir tas, ko tu sacīji. Vispirms ticība. Nu, tad tas divdaļīgais. Kas tic un top kristīts. Jā. Un kristīšana tas ir viens brīdis, tas notiek, ok, tur var atķeksēt, ka tas ir izdarīts, bet ticībai ir jābūt, mums ir katru dienu jātic tāpat, kā mums katru dienu jāelpo. Tev kā vecam luterānim un man labāk... Es esmu jaunāks par tevi. Labi, piedod. Ļoti atvainojos. Nu, protams, ka tu esi jaunāks. Bet, es neesmu tik vecs luterāns. Labi, nu man kā vecam luterānim. Tev kā vecam luterānim. Kā tas tā iesākās, kad kristīja bērnus un ne viņiem prasa, vai tu tici vai netici? Ko tur viņam paprasīt? Bērnam prasīt ir grūti. Nu, es neesmu iedziļinājies pietiekami šajā jautājumā varbūt, bet tas ir kā luterāņu baznīcas praksa ir. Un man ļoti uzrunā Kristus vārdu, laidiet bērnīgs pie manis. Varbūt daži tur bija tik maziņi, ka viņi arī paši nesaprata, ka Jēzus viņus apkamp rokas, viņiem uzlika un viņus svētīja, bet viņš to darīja tik un tā. Jā, bez kristības. Nu, labi, tajā laikā Jēzus nekristīja. Pareizi. Tajā laikā nevienu bērnu nekristīja. Bet tā paša Kristus pavēle eit un darēt par mācekļiem visu tautas tās kristīdam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Tātad tas jau bija paredzēts debesu valstības sasniegšanas programmā, kamēr Jēzus kājas vēl stāvēja uz zemes. Jā, protams, jā. Labi, mums šeit nav jāatrisina šis jautājums, kāpēc un kas ir un kā. Bet pats galvenais, kas man, piemēram, šī rakstvieta liek domāt par to, pagaid, vai es esmu gatavs tikties ar savu kungu. Un uz ko es balstu to savu gatavību? Jeb
Kas man dod šo pārliecību? Kas tev dod pārliecību, ka tu esi, kad vienalga, kas te notiek zemes virsū? Kas tev dod šo pārliecību, kad, jā, kungs, tu esi mans, un ko tu jau sacīji? Tu jau esi jau citā stāvoklī, tu jau esi iecelts, ja tu vēl neesi iecelts. Raksti dod man to pārliecību, ticību rakstiem. Jo citreiz tie arī apstākļi ir visādi, ja? Kādreiz arī prātu, dvēseli piemeklē, visādas jūtas, ja? Bet tad man nāk prātā rakstvietas, es ticu, ka svētais gars atgādina, tādā veidā stiprina mani, ka es smeļos spēku rakstos, un es ticu, balstoties ebrejiem, tur piemēram 11.6, tie, kas pie Dieva griežās, nākās ticēt, ka viņš ir, un ka tie, kas viņu meklē, viņš atmaksā. Tas būtu tas mans pamats, ja, raksti. Ne? Un es gribētu to pasvītrot, ka tās nav sajūtas, tie nav apstākļi, tie nav tur kāds teica vai neteica, bet vispirms raksti, ja, piemēram, man par grēku piedošanu. Labi, es apzinos, ka es kaut ko esmu izdarījis, un atkal šeit gods Dievam, jo Dievs uzrāda. Ja. Kādreiz kaut kādas izdarības ir, liekas, te man bija taisnība, bet Dievs tik svēts, ka viņš tomēr uzrāda. Ja. Tad es eju, prasu piedošanu, un atkal balstoties 1. Jāņa vēstulē, ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs un piedod. Mans pamats ir raksti, ja, kas dod man to cerību. Ja. Kur tad citur mēs viņus varam meklēt? Raksti par Kristu un par to, ko Kristus ir mācījis un par to, ko Kristus ir solījis. Un tas ir, kur mēs varam sastapties ar Kristu un viņu solījumiem. Ekscelenti. Brāļi, paldies jums par šo te. Un es gribētu šobrīd, ka it īpaši tie ļaudis, kuri dzīvo tādā neziņā. Es nezinu, man ir nācies tikties, es nezinu, kā jums, brāļi, bet man ir nācies tikties ar ticīgiem ļaudīm, kuri saka, kas to var zināt? Kas to zina, kurš tad tu tikstenīs debesīs? Kā tad to var? To jau neviens nevar pateikt. Un es jau pats jau arī nezinu to. Bet pagaidi tā, redz, kur, ja raksti to apstiprina, ja raksti to saka, esi drošs, nebīsties, es esmu ar tevis līdz pasaules galam, vienalga, kas ar tevi notiksies. Bēdas un viss apkārt tev būs, bet turi drošu prātu, es esmu ar tevi. Tu iziesi caur tam, tev būs jāiet caur tam bēdām, bet tu iziesi caur, to saka raksti. Un es gribu sacīt, mīļie radioklausītāji un televīzijas skatītāji, te jau ir tā problēma sākās. Kādreiz ir kristīts, kādreiz ir iesvētīts, kādreiz kaut kur jūs esat gājis kādā baznīcā, un tālāk, kad pēdējo reizi jūs esat atvērs savu Bībeli, Dievu vārdu, rakstus. Kad jūs pēdējo reizi esat atvērs? Labi, jums nav, nevar nopirkt, nevar pietrūks naudiņas, tad zvaniet uz Kristīgo radio, mēs jums palīdzēsim. Es jums saku droši, mēs tad jums palīdzēsim. Es uzskatu, ka katram ir jābūt savam Dievu vārdam, jeb rakstiem, Bībelei. Jābūt savai, ko tu nedod ne meitai, ne dēlam, ne vīram, ne sievai tu nedod. Tas ir tavs. Tās ir tavas personīgās attiecības ar to kungu. Tikai tāpēc, ka viņš caur to, tu vari dalīties, tu vari pastāstīt, redz, kur es tur ieraudzīju, redz, kur es te atzīmēju, paprasīt sieva, kā tu to saproti. Un kaut gan Pāvils saka, vīrs tev pašam jāsaprot. Bet ja vīrs nesaprot neko, un tagad atnāk līdz sievai, un priekšā sieva sludina, kas tad tur sanāk, piedodiet? Kas tur sanāk? Varbūt sanāk tas, ko Pāvils saka, kad kādreiz sievas var tikt glābtas caur vīriem, un vīri var tikt glābtas caur sievām. Slavu Dievam, kaut tas tā notiktos. Bet vīri, kur tad jūs esat? Jums ir jāņem Dievu vārds, jāvar vaļā. Un redz, kur brīnišķīgi, kur tiek Jesai saka par, faktiski, es pat gribētu teikt par šodienu. Te ir redz, kur ir šodien viss brīnišķīgi ir aprakstīt. Un 12. pāns, kungs, tu mums dosi mieru, jo tu mums esi visu mūsu darbu, tu esi visus mūsu darbus pašķīrs.
Kā jūs lūdzat ikdienā? Ko tu lūdz, Dievs? Kas ir tavu ikdienas lūkšana? Tu vari atklāt. Jā, mums nav tik daudz laika. Labi, bišķiņi atklāja tikai. Bišķiņi pavērtās savus kambara durvis vaļā, lai mēs redzam, ko tu protams, aizlūdzu par tiem cilvēkiem, kas ir, tā sacīt, nolikti manā redzes lokā, varbūt atbildības lokā, ģimeni, draudzi cilvēkus, protams, arī valstu un tautu. Un galvenais jau, ko es lūdzu, lai Dieva prāts notiek. Beigās viņš zina labāk nekā es. Viņam nav vajadzīgs, lai es viņam lasu avīzi priekšā. Viņš zina jau pirms tā avīze ir izdrukāta. Tieši tā. Un viņš to zināja pirms viņš pasauli radīja. Bet tas, ka es uzticu, ka es esmu gatavs savu gribu subordinēt viņa prātam, tad es domāju, tas viņam ir tīkami. Excellent. Jo ir vairāk teologi, kas uzskata, un tur var pa lielai daļai piekrist, ka tēvreizes kodols ir, ka mēs lūdzam tavs prāts, lai notiek. Un, protams, ir jau tas kārdinājums, un es nezinu, protams, jums abiem tas noteikti nav, bet varbūt dažiem tādiem, kas ticībā nav tik tālu tikuši, tas kārdinājums, vai neteikt, labi, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā ir virs zemes. Bet tagad es tev pateikšu, ko es gribu. Protams, ja mēs tā lūdzam, mēs nelūdzam tavs prāts, lai notiek, mēs lūdzam tavs prāts, lai mainās. Jā, ne tikai es lūdzu, lai tavs prāts mainās, bet, kungs, es esmu pārliecināts, ka mana griba precīzi sakrīt ar tavu gribu. Tas būtu vēl labāk, jā. Ko tu lūdzi ikdienā? Man ir dažādi, es nevarētu teikt, es pieturos pie, bet pārsvarā es mēģinu darīt tā, kad es kaut kā mans ir aizgājis, kad es eju vispirms ar pateicību Dievu priekšā. Tad, kad es pateicos, tad vispirms, tas viss arī balstīts ir tajā Kristus nopelnā par krustu. Savā ziņā tas tā kā atgādinājums vai apliecinājums. Tas personīgi man stiprina, ko viņš ir izdarījis priekš manis. Tad otrs, es eju cauri tiem 10 baušļiem, kā tādai mērauklē, kur es lūdzu Dievs, es visu tā nepārzinu, bet tu visu zini par maniem. Tad, vienkārši es gribu redzēt, kuras esmu grēkojis attiecībā uz kādiem no tiem punktiem, vai attiecībā uz tevīm, vai attiecībā uz tavu vārdu, vai uz cilvēkiem parādu. Un kādreiz arī kaut kas parādās, kad te es esmu sagrēkojis domās vēl, tad es tam tā kā izēju cauri. Savu veidu šķīstīšanas procesu. Savu veidu, Tad es pateicos par Dievu vārdu, ko Dieva vārds dara manā dzīvē, par Svēto garu, un ka tas viss man ved viņa tuvumā, viņa klātbūtnē. Sauksim viņu par tādu priesteru lūkšanu, tempi lūkšanu, vienalga. Un tad es pārēju tādā, kad es pateicos Dievam par savu sievu, par bērniem, īpaši es lūdzos par bērniem, par cik viņi ir pusauģi gados, tie izaicinājumi ir lieli. Paldies. Un es tiešām lūdzu, lai Dievs man palīdz kā vecākam, es lūdzu par viņiem, un katrs kaut kāds mazākais panākums man sagādā nadarību. Nav jau jālūdz tikai par pusauģiem vien. Es vienkārši jā, un tur tā līdzjūtība. Tu saproti, pieaugušie, tāpat ir bērni. Mani bērni nekad nebūs ne bērni, tāpēc, ka viņi ir vecāki kļuvuši, ka viņiem būs jau 50, jau cik tur. Tuvojās jau 40. Un tad, lai ir 40. Labi, bet vismaz viņi vairs nav pusauģi. Jā, tad es mazbērni top. Tā ir cita lieta, jā. Jā, kāpēc es to apstājos šo jautājumu? 12. pāns, kungs, tu mums dosi mieru, jo tu mums esi visus mūsu darbus pašķīris. Te ir tas, ko es redzu, ko Andri tu sacīji. Ko tad es saku Dievam, jeb es personīgi lūdzu katru dienu, Dievs, ko tu vēlies, lai es paveicu. Es teikšu godīgi, agrāk es tā nelūdzu. Tad, kad es biju jaunāks, tiešām nē. Man bija pārliecība, ko es darīšu, un tas ir viss. Šodien, nevis tāpēc, ka man nav pārliecība, ko es daru, jeb ko es darīšu, bet, kungs, es gribu, lai tu pašķir ceļus, un varbūt pat man neplānoti. Ir varbūt kāda tikšanās ar cilvēku, kam ir vajadzīgs pateikt,
par tevi, jeb pajautāt kādu jautājumu. Jo faktiski jau mūsu ticības galamērķis, kā apostols Pāvils saka, ir pestītas dvēseles. Tas ir viss. Ne jau mūsu ticības galamērķis ir debesu valstība. Tas pats par sevi nāk. Bet mūsu galamērķis ir glābtas dvēseles. Tā ir, kāpēc tad kāpēc es ticu, kāpēc es šodien vispār, kāpēc mēs šeit par radio runājam? Priekš kā mums te runāt? Tāpēc, ka, lai mēs sastrādātu debesu valstību, mīļie, tas ir pupu mizes. Mēs neko ar šo te darbu mēs neko nevaram sastrādāt. Mēs varam, vienīgi šis darbs ir tādēļ, lai vēl un vēl un vēl un vēl būtu atpestīts dvēseles. Viss. Kurš savukārt mantos debesu valstību? Jā, protams, un mantos, bet tu saproti vēl vairāk. Man vairāk patīk cits moments. Ja šodien pēc mūsu raidījuma kāda dvēsele iedegās atkal, kāds cilvēks iedegās par Kristu un kļūst par liecinieku, tad paskaties, viņš iet tālāk un Dievs viņu lieto. Un caur viņu atkal 1, 2, 5, 10, 100 kļūst vēl liecinieki. Tie atkal. Man tas patīk. Man tas visvairāk sajūsmina. Tas, ka mēs būsim pie tā kunga, slavu tev, kungs, tas ir viņa nopelns. Bet es te necenšos pēc kādiem saviem nopelniem. Man ir prieks par to, kad tas kungs ir mūsu glābis, kad viņš ir izdarījis absolūti visu, lai mūsu darbi pašķirtos. Bet te ir tas otrs moments. Ja es nelūdzu, Dievs pašķir mans darbs. Varbūt, ka viņi arī pašķirās. Nezinu. Man liekas, ka nē. Varbūt es kļūdos. Bet te ir laikam to, ko tu uztic tam kungam. Tas tad ir. To tad viņš ņem un viņš lieto. To, ko tu neuztici, svētī mūsu finanses. Dievu darbam es neko nedodu. Viss tikai sev. Nabagiem nedod, par tiem, lai rūpējās valsts, pensionāriem nedod, par tiem, lai rūpējās vēl kādu citu, tikai sev. Kur ir tas, ko tu atdodi tam kungam? Un to, ko tu uztici, jeb kur tu jautā, Dievs svētī, pašķir, palīdz, tas nozīmē jau, paskatieties, tīri cilvēcīgi. Es, piemēram, Andrim, es nekad neesmu piezvanījis Andrim un sacījis, Andri, palīdz. Man ir vajadzīgs tas un tas. Bet tad, ja es tev piezvanu un saku, tad tas nozīmē, ka tajā punktā es saprotu, tu esi spēcīgāks. Tu vari palīdzēt. Tīri cilvēcīgi. Un tas nozīmē tāpat arī ar Dievu. Kungs, mēs tev uzticam. Un cik ļoti tas ir svarīgi uzticēt mūsu ikdienas gaitas, lai, ziniet kāpēc? Tikai tāpēc, ka tas beigās, ko mēs lasījām, ka ej mana tauta savā mītnē un aizslēdz savas durvis un aiz sevis, paslēpies mazu brīdi, kamēr pāries dusmas. Šodien pār pasauli nāk Dieva dusmība. Jā, ir žēlastība. Es to redzu. Ir žēlastība, brīnišķīgi. Šodien ir žēlastības laiks, ka mēs varam nākt Dievu priekšā un aicināt un citiem sacīt, un notiek tas brīnums. Jo mana pārliecība, jūs brāļi sakiet savu, mana pārliecība ir tā, ka ja es kādam saku par Dievu, par Kristu, par Tēvu, Dēlu un Svēto garu, par šo jaunpiedzimšanu, par šo jauno radījumu, un viņam notiek izmaiņas, un viņš nokrīt ceļos un saka, es gribu lūgt ar tev kopā. Tad tas nav mans nopelns. Tas nav mans. Tā nav mana daļrunība, tā nav kaut kāda mana spēja ievilkt kaut kādā sektā, jeb ticībā, jeb reliģijā, jeb kaut kur absolūti ne.
tas taču ir vienīgi un tikai Dieva svētā gara darbs, kas pārliecina šo te cilvēku, kuram ir pašam savs prāts, kuram pašam savu pieredzi, visas tradīcijas un iemaņas un ierašas, un kas tikai viņam nav. Viņš pēkšņi uzreiz saka, es gribu. Un tas ir ļoti svarīgi. Šodien, kad visapkārt notiek baisas lietas, un mēs nezinām, kas notiks rītdien. Mēs nezinām, kā mainīsies situācija ne tikai mūsu reģionā vien, bet visā pasaulē. Un es ar atbildību un pārliecību saku, šodien arvien vairāk tuvojās tā kunga dusmu diena. Šodiena ir labāka nekā rītdiena. Rītdiena būs sliktāka. Rītdiena būs labāka nekā pēc tam parītdiena, jo rītdiena būs labāka, jo parītdiena būs daudz sliktāka. Viņš viss velkās. Kāpēc jūs teiksiet? Tikai tāpēc, kad es lasu. Dzemdētāji. Ja ir dzemdētāji, tad ir dzemdētāji. Jaunajā tulkojumā te ir, mēs bijām grūsni. Īpatnējs tulkojums. Labi, bet īpaši šo nodaļu jaunajā tulkojumā tiešām nelasiet. To es saku no savas. Bet dzemdētāji, ko tas nozīmē? Ja tu gatavojies dzemdēt un tev tuvojās tā diena, tad tur tās sāpes ar vienu vairāk, un tas tad notiek. Kristus arī to savā līdzībā saka. Pasaule tiks kustināta, pasaules pamati tiks kustināti. Un mēs te ceram uz kaut kādu labklājības zemi. Mēs te ceram uz kaut kādu labklājības laiku. Nē. Uz ko gan mums jācer? Tas ir vienīgi uz to, kad tā kunga žēlastība ir ar mums, un te ir tiešām vajadzīga pārliecība. Paldies, brāļi, jums, ka jūs sakat savu pārliecību. Mums šodien arvien ir vairāk vajadzīga pārliecība par to, ka mēs esam Dieva bērni, un tur nekas neko nevar izmainīt. Un vēl kas, ko es redzu, arvien vairāk un vairāk ir jālūdz, kungs pasargā mūs no pievilšanas. Jo ja pat tajā baisajā laikā būs antikrists, kas mēģinās pievilt pat izredzētos, tad piedod man, lai Dievs pasargā. Bet tagad par tiem, ko tu, Andri, arī runāji par mirušajiem un dzīvie. Tad kā tas tad notiks tomēr? Būs augšām celšanās, nebūs augšām celšanās? Kā tu saproti to? Protams, ka būs. Vispār nevar būt jautājumi. Citādi ejam mājās, citādi nav nekāda jēga tam, ko mēs darām. Un tad arī tā kā Pāvils teica, ja nav augšām celšanās, arī Kristus nav augšām cēlies. Un ja viņš nav augšām cēlies un viņš solīja, ka viņš augšām celsies, un kāpēc uz viņu klausieties, tad viņš ir viltvārds. Bet ja viņš ir augšām cēlies, tad viņš ir solījis, ka tas arī būs citiem. Interesanti, kā luterāņi tic, tad, kad cilvēks mirs, tad pēc tam viņš Jo vecāks es kļūstu. Un kā jau mēs zinām, es esmu vecais luterāns, kā jau tu teici. Nu, labi. Es vairāk un vairāk lietas atstāju Dieva ziņā. Un kā būs tad, kad cilvēks mirst, es rēķinu, kad agri vai vēl es to uzzināšu. Bet es zinu, ko dažas konfesijas, dažas tradīcijas māca, es to atstāju Dieva ziņā. Bet augšām celšanās vienalga. Citādi šai grāmatai, kas tevi priekšā un amatbrāli priekšā un mani priekšā, citādi viņai nav nozīmes, citādi doda viņa makulatūrā. Tad varam ciet un... Jo tam nav jēgas. Un vairākās vietās rakstos ir skaidri un gaiši teikts, ja nav šī augšām celšanās, tad viss ir veltīgs. Veltīgi mūsu sludināšana, veltīgi jūs ticat. Jā, bet redz, mums tālāk ir, kā tev ir augšām celšanās? Tev viss skaidrs, tu esi jauns. Jaunībā vienmēr viss ir skaidrs. Jo jaunāks, jo skaidrāks. Tam, ko es ticu, to es arī sludinu. Parasti tas bērēs ir. Un bērēs, pamatā es aicinu cilvēkus
tomēr izvērtēt, pa kuru ceļu viņi iet un kādas izvēles viņi izdara, aicina iedraudzēties ar Dievu, jo dzīve šeit nebeidzās, viņi turpinās, un tad es arī saku, kā rakstīts ir, ka miesa atgriežās pie pīšļiem, bet gars atgriežās atpakaļ pie Dieva, no kurienes viņš ir nācis. Nu, tas ir tas, ko es parasti saku, jā, kad gars atgriezīsies atpakaļ. Un tad jaunajā darbā mēs lasām, jā, ka tur iet runa arī par Ābrahama klēpi, jā, kā tas ir, nu, godīgi sakot, es tiešām varbūt šeit īstajā vietā esmu jauns, varbūt visu līdz galam nesaprotu, bet iet runa arī par Ābrahama klēpi, kur viņš dusēja. No jā, Ābrahama atstāsim, bet tagad to frāzi, ko tu sacīji, gars atgriežās pie Dieva. Pareizi. Dievs iedvesa dzīvību pirmajā pīslī, ko Dievs bija no pīšļiem izveidojis, no māliem, no vienalga, no zemes. Iedvesa un kļūt dzīvu būtni. Un pēc tam atgriežas pie Dieva. Nu, viss kārtībā. Tātad dzīvo vienalga, kā grib, atgriežas pie Dieva. Jā, bet ko Dievs pēc tam saka? Nē, es vienkārši... Nē, saka, atgriežas pie Dieva, jā. To varētu pateikt arī savādā. To varētu teikt, ka tiek nostādīts godības troņa priekšā. Un tad tam jau ir mazliet citādāk pieskaņa. Jā, tur nav tas, ka viņš atgriežās un uzreiz viņš ieiet tā kunga priekā, bet viņš atgriežās, no kurienes viņš ir nācis, nu tad tālāk tur jau kaut viņa priekšā. Kā ta bija? Jā. Kā ta bija? Jā. Ar to un kā ta bija ar šito? Respektīvi prasīs atskaiti. Vārds soģu krēsls šajā kontekstā tiek lietots nevienreiz vien. Protams, brāļi, es pilnīgi piekrītu jums. Kāpēc es to jautāju? Es to atkal to saku un jautāju tādēļ, ka daudziem liekas, ka cilvēks ir nomirs. Pirmās 40 dienas tai dvēselītei tur baigi struntīgi iet. Viņai ļoti grūti pierast pie jaunas vidas. Tāpēc mums te vajag apakšā vairāk paraudāt, pakliegt. Pēc tam, tur jau varētu būt, kad jau viņš jau ir tuvāk tur kaut kur tiem mūžības vārtiem, kā kurš to uzskata. Cits vēl uzskata, ka tur vēl tomēr kaut kas jāpatīra. Un tāda. Interesanti, kad Jēzus slepkavam, kurš atzinās pie krusta, sacīja, šodien tu būsi ar mani. Kur? Purgatorijā? Jā, Jēzus purgatorijā, jā, tā būtu tā vieta. Pagaidi, Jēzus gāja arī Elle 3 dienu laikā. Viņš atslēdz, viņam ir Elles atslēgas. Ir tā vai nav tā? Ir. Pareizi. Bet Jēzus saka, šodien tu ar mani būsi paradīzē. Tad beigās, mīļie, beigsim visu šīs te pasakas stāstīt viens otram. Kur tur kaut kur lidinās, kur tur kaut kur peldinās, kur tur kaut kur šķīstajos un vēl nezinu. Un vēl lielākās pasakas, ka mēs tagad no šejienes kaut kādā veidā varētu viņu, krieviski man patīk patalknuć, jeb pagrūst, jeb iestumt, jeb kaut kādu tur piepičkāt viņu tuvāk, debesu vārtiem. Kaut kāds pilnīgs totāls bērnišķība. Es pat pareizi, kā Jēzus saka, beidziet āloties. Jā, Kristus saka slepkavam, kas ir pie krusta, un viņš atzīst. Kristu atzina. Viņš pat nebija kristīts. Viņš neuzspēja pat pie luterāņiem iziet iesvētas mācību. Viņš nekur neuzspēja. Ne pie vieniem nekur iestāties. Un Jēzus saka, šodien tu ar mani būs par. Paskatieties, ko nozīmē ticība. Ticēt, atzīt, un tu esi. Un tikai tāpēc, ka Kristus krusts nopelns. Paskatieties, pa priekšu bija jānomirst Kristumu, un pēc tam slepkavu. Tur nevarēja būt otrādāk. Slepkavu pa priekšu nenomira pie krusta, kaut gan reizē viņas visus pienagloja. Pa priekšu bija jānomirst Kristumu. Un tad, kad Kristus bija nomirs, paskaties, notiek tas, ka šodien tu būsi ar mani. Vēl kāds brīnums. Slavu Dievam. Jēzus taču nebija nemaz augšām celējis.
Un Jēzus saka, šodien tu ar mani būs paradīzē. Mums cilvēcīgi domājot, protams, tādēļ, ka Kristus ir augšām cēlies, mēs šeit zemišķi domājot, tāpēc mums ir šī dzīvība, protams, un šī cerība. Bet patiesībā Kristus jau nekad nebija miris. Ja mēs tā skatāmies. Tad jau piedošana, kas tad neeksistēja uz 3 dienām. Vispār Dieva dēls nebija kā tāds. Garīgajā pasaulē viņš bija. Tajā pasaulē viņš bija. Un ja mēs par to domājam, pareizi, labi, atgriezīsimies šeit virs zemes. Cik brīnišķīgi ir būt kopā ar Kristu, viss vienalga, kur. Viss vienalga, kur. Un lai šī pārliecība un šī es jums to nevaru, mīļie radioklausītāji un skatītāji, es jums to nevaru iedvest. Es nevaru. Es jums tikai varu pateikt un pastāstīt, cik tas ir brīnišķīgi. Bet jums pašiem ir jāsatver šī pārliecība. Un to var satvert tikai tad, ja tu lasi, klausies, ko tas kungs saka. Un lasi, un tas kungs tev dod šo pārliecību. Viņš ir tas, kas tevi atzemdina, jeb kas rada tevi, dara par jaunu radījumu. Brīnišķīgi. Jo tas kungs drīz izies no sava mājokļa, lai sodītu zemes iedzīvotājus viņu grēku dēļ. Jā, viņš izies, bet mēs pēc tam zinām fantastiski. Atkal no jauna ir brīnišķīgā žēlstības diena, kad mēs ar to kungu tiekamies. Brīnišķīgi. Ja tas kungs ir ar mums, kas tad ir pret mums? Nav neviena. Ne apstākļi, ne ziņas kaut kādas, ne avīzes, ne žurnāli, nekas. Mēs esam Kristū. Es to vēlu jums, brāļi, šo te mieru. Un paldies Dievam, kad jūs esat pārliecinājušies par sevi, par šo mieru. Paldies Dievam. Es vēlu jums, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, mieru, kas ir augstāks par cilvēku saprašanu. Viņa mieru. Ne manu, ne mūsu. Cits saka, es klausos kristīgo rādio un man ir tāds miers. Un izslēdz to kristīgo rādio un sākās nemiers. Paga. Jā, es zinu to, ka ienāk miers tikai tādēļ, ka mēs sludinām Kristus evaņģēliju. Mēs sludinām Kristu krustā sisto, un kurš ir augšām cēlies, kurš ir dzīvs, kurš ir ķēniņš. Un miers nāk caur viņa vārdu un caur svēto garu. Jā, tas tā notiek. Pārslēdziet uz citām stacijām, domāju, ka jūs ātri vien pazaudēsiet mieru. To mieru, ko dod Dievs. Neko Talbergs, neko Grots un neko Ginko. Šodien jūs apdivi ar GG un AG un AG. Lai Dievs, brāļi, jūs bagātīgi svētī. Paldies jums, lai Dievs jūs, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, bagātīgi svētī. Paldies jums par ziedojumiem, paldies par jūsu lūgšanām, paldies par jūsu atsauksmēm. Lai Dievs jūs stiprina ticībā. Celsim galvas uz augšu, jo mūsu pestīšana ir tuvu. Visu labu!